Esi sveicināts Jauniešu Saeimas mājaslapā. Tūlīt iepazīstināsim tevi ar Jauniešu Saeimas mājaslapu un izstāstīsim, kā vari kandidēt un balsot Jauniešu Saeimas vēlēšanās. Lai kandidētu un balsotu Jauniešu Saeimas vēlēšanās, autorizējies ar Draugiem LV pasi. To var izdarīt lapas labajā augšējā stūrī, spiežot uz pogas, ienākt ar Draugiem LV pasi. Tas ir tāpat kā autorizēties savā Draugiem LV profilā. Ja tev vēl nav savs Draugiem LV profils, tad izveido to. Pirms kandidē un balso Jauniešu Saeimas vēlēšanās, lapas augšējā joslā, sadaļā par Jauniešu Saeimu, iepazīsties ar Jauniešu Saeimas vēlēšanu nolikumu, lai uzzinātu par Jauniešu Saeimas vēlēšanu kārtību. Augšējā joslā atradīsi informāciju kandidātiem, vēlētājiem, kā arī sadaļā Ceļā uz Jauniešu Saeimu var iepazīties ar informāciju par Saeimu un tās darbu. Lai kandidētu un pieteiktu savu ideju Jauniešu Saeimas vēlēšanās, tev jāspiež uz zaļās pogas Kandidē, lapas labajā malā. Kandidāta pieteikšanas logā vispirms aizpild informāciju par sevi un atzīmē, ka esi iepazinies ar Jauniešu Saeimas vēlēšanu nolikumu. Visi informācijas lauki ir aizpildāmi obligāti. Tālāk piesaki savu ideju kādā no 5 piedāvātajām tēmām un atbildi uz jautājumiem. Lai labāk paskaidrotu savu ideju, vari pievienot arī foto, video un prezentāciju. Arī idejas pieteikšanas lauki ir aizpildāmi obligāti. Atceries, ka saglabājot informāciju idejas pieteikumā un pēc tam to publicējot, idejas pieteikumu rediģēt vairs nebūs iespējams. Kad visi nosacījumi izpildīti, publicē savu ideju Jauniešu Saeimas vēlēšanām. Lai izvēlētos, par kuru no idejām atdot savu balsi, lapas vidū var iepazīties ar kandidātu idejām. Lai balsotu par kādu kandidāta ideju, tev jānospiež uz izvēlētās idejas, kur atvērsies kandidāta idejas loks. Idejas logā labajā pusē spied uz pogas balso par ideju. Atceries, ka katram vēlēšanu dalībniekam ir tikai viena balss, kuru vēlēšanu laikā var pārcelt no vienas idejas pie citas, neierobežotu reižu skaitu. Jauniešu Saeimas aktivitātēm var sekot arī Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos Draugiem, Twitter un YouTube. Ja rodas jautājumi, raksti uz info@jauniešusaima.lv. Uz tikšanos Jauniešu Saeimā!